Tu esi manā virtuvē, un šodien es tev pastāstīšu, kā es pagatavoju savai ģimenei ātras un tai pašā laikā veselīgas ēdienreizes. Šoreiz parunāsim par zupu, kuru var pasniegt gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās. Zupai nepieciešamas izeivielas būs svaigā veidā. Ja tev nav pieņemams svaigas, protams, tu viņus vari vārīt. Bet kas pats galvenais šai zupā, ir tas, ka tiek pievienots sausais koncentrāts, kurš satur gan visas olbaltumvielas, gan šķiedrvielas, gan visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Šis sausais koncentrāts nesatur laktozi, nesatur krāsvielas un dažādus ķīmiskus ingredientus. Viss, kas zupām ir pievienots, tas viss ir dabīgs sausais koncentrāts. Šis ir bioloģiskas zupas variants. Vispirms sāksim ar kāpostiem. Šeit kāposti ir paredzēti, vispār zupa ir paredzēta 2 personām. Es sarīvēju kāpostu uz rīvītes, kuru tu redzi blakus, jo tādā veidā es iegūstu ļoti smalku šo te kāpostu rīvējumu. Vēl šai zupai es pievienošu burkānu, kas arī ir rīvēts uz smalkās rīvītes, un es pievienošu arī lucernas dīkstus, jo pavasarī ir ļoti labi pievienot zupai svaigumu un tādu īpatnēju garšu, pie kam lucerna dod vēl papildus uzturvērtību jau šim te sausajam zupu koncentrātam. Un zupas es miksēšu no 2 variantiem. Es ņemšu tomātu zupu un es ņemšu zupu ar kariju, kurš iedos nedaudz asumiņu. Šeit es pievienoju zupai 2 ēdamkarotes. 1 ēdamkarotu tomātu zupu un 1 ēdamkaroti karija zupu. Pēc garšas pagaršo, ja gribās nedaudz biezāku, mēs varam vienai porcijai, tas ir 250 ml ūdens, pievienot līdz pat 4 ēdamkarotēm, bet tad jārēķinās, ka zupa būs ļoti bieza. Zupai es vēl pievienoju avokādo. Tā kā zupa ir paredzēta 2 personām, tad vienā šķīvī man ir pusīte avokādo, un to visu es apliešu ar siltu ūdeni, kurš nav karstāks par apmēram 40 grādiem, un samaisīšu. Un šī porcija ir tā kā kādreiz, kad pasniedz restorānos, kas ir pilnā zupas porcija, bet viņa ir tik sātīga un tik bagāta ar uzturvielām, kad šo porciju apēdot, pietiek arī vīrietim. Sievietei pat jāsaka, ka varbūt būs pat pa daudz. Nedaudz piepildināšu zupai arī citronu suliņu. Kā rezultātā es iegūstu šādu vitamīniem, minerāliem bagātu zupu. Mans laiks ir aizgājis pat mazāk kā 10 minūtes. Šādu zupu es varu pagatavot jebkur, gan mājās, gan ofisā, ja man ir paņemtas līdzi sastāvdaļas, gan arī atstāt vienkārši šo recepti saviem ģimenes locekļiem. Šādu zupu pagatavos pat mazi bērni un arī veci cilvēki. Šīs zupas ļoti labi garšo arī vīriešiem un pat tādiem vīriešiem, kuriem ir jāveic diezgan smags fizisks darbs. Seko līdzi manām receptēm, ar tevi kopā bija Ingūna. Tu vari arī pierakstīties un saņemt vairāk informācijas par visu to, ko mēs mācāmies mūsu akadēmijā, kas ir saistīts ar veselīgu uzturu un pareizām ēdienu maltītes izvēlēm.